esiet visi mīļi, sveicināti Jēzus Kristus vārdā. Esmu Dievam pateicīgs par šo laiku un brīdi. Gribētos vēlreiz sacīt, ka ja ir iespējams 2 metrus, tomēr vēl ir jāietu. Bet ģimenes cilvēkiem nav 2 metrus jāietu. Mēs tam ģimeni neizlocaties, jūs drīkstat sēdēt kopā. Bet Dievs mums ir tik daudz dāvājis un devis, un mēs varam par to pateikties. Un ļoti svarīgi, ka mēs skatāmies uz Kristu un nebaidamies kaut kādā veidā saglabāt balansu starp to, kas šodien pasaulē notiek, un starp to, ko reizēm pat arī kristieši pārkopē vai dzird, klausās, ka tūlītās Kristus nāks. Viņš nāk savā noteiktajā laikā, bet mums ir jāsaglabā miers, spēks, gudrība, kā rīkoties, kā strādāt. Un kā es jau rakstīju šorīt, ka Mārtiņam Luteram prasīja, ko viņš darīs. Kristus nāks otrais rītdien, tad viņš teica, šodien es jau kociņu iestādīšu. Tāpēc tik svarīgi, ka mēs šodien mācāmies meklēt Dievu prātu savā dzīvē. Bet šodien mēs runāsim vairāk par to, kā rīkoties konflikta situācijās. Kad esmu konflikta situācijās, ko man darīt, kā dzīvot, ko darīt. Lūksim Dievu. Tēvs, mēs esam pateicīgi par Tavu mīlestību, gādību un žēlstību. Lūdzos uzrunā mūs, aizskar un vada savā žēlstībā. Āmen. Nu, tad visi kopā varam sirsnīgi dziedāt dziesmas, Gintas jau pateica, varam piecelt. Labrīt! Ir prieks ar jums visiem būt šajā rītā kopā, šajā saulēnajā rītā, pagaidām vēl saulētas vietī. Un es aicinu, ka mēs kopā dziedāsim slavas dziesmas mūsu varenajam Dievam, ienesīsim viņam slavēšanas dziesmām. Un visiem, kam jau veselība atļauj, celsimies kājās un darīsim visu kopā to. Pasaules gaišums tu ienāci tumsā un acis tu atvēri man. Mainīji sirdis, kas pieaug un vēri, lai dzīvot un cerībā mēs pasaules gaišums tu ienāci tumsā un acis tu atvēri man. Mainīji sirdis, kas pieaug un vēri, lai dzīvot un cerībā mēs. Šeit esmu tevi pieaug, nāku savu liekties, nāku, lai tev teiktu, kā esi mans Dievs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs, mans brīnišķīgs mūžības kungs. Mūžības kungs, tik augstu celts godā, slaves tu apņemts debesīs. Uz zemi, ko rādīji, tā zemi celts, ar nabagu kļuvi mūsu mūžības kungs. Mūžības kungs, tik augstu celts godā,
Un mēs ieklausīsimies no Mateja evaņģēlija. Izvēlēju šo raksturvietu, jo pievērst uzmanību tam, ka Jēzus savās dzīves laikā visu laiku nodarbojās ar to, vai izraisīja kādu konfliktu, vai arī bija kādā konfliktā, kādam kaut kas vienmēr nepatika, un kā tad viņš rīkojās tajā situācijā. No Mateja 12, no 10. panta. Un redzi, tur bija cilvēks ar sakautušu roku, un tie viņam vaicāja sacīdam, vai ir brīvi sabatā dziedināt, ka tie viņu varētu apsūdzēt. Farizējiem runa. Bet viņš uz tiem sacīja, kurš cilvēks jūsu starpā, kam viena augs, un kad tā sabatā iekrīt bedrī, to nesatvers un neizvilks ārā, vai cilvēks nav daudz labāks par avi, tādēļ ir gan brīvsabatā labu darīt. Tad viņš uz to cilvēku sacīja, izstiep savu roku. Un viņš to izstiepa, tad tā kļuva vesela, kā otra. Un tad farizēji izgāja un sarunājās pret viņu un nolēma to nogalināt. Bet Jēzus to nomanīdams aizgāja no turienes. Daudz ļaužu gāja viņam pakaļ. Un viņš tos visus dziedināja. Un viņš tiem piekodināja, par viņu nevienam nestāstīja, ka piepildītos praviešu Iesajas runātais vārds. Redzi, mans kalps, ko es izredzējis, un mans mīļais, pie kā manai dvēselē labs prāts, es likšu uz viņu savu garu, un tas pasludinās tautām tiesu. Ne viņš pārsies, ne breiks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi, ielūzušu niedri viņš nesalauzīs un kvēlojošu daktu viņš neizdzēsīs, tiekams viņš taisnībai dos uzvaru. Un tautas cerēs uz viņa vārdu. Marka evaņģēlija 11. nodaļa no 17. panta līdz 18. Un viņš mācīja un tiem sacīja, lai nav rakstīts, mans nams taps nosaukts lūgšanas nams visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par slatku bedri. Un rakstu mācītāji un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja viņu nogalināt, jo tie bijās no viņa, tāpēc, ka viņa mācība bija aizraugusi visus ļaudis. Debes Tēvs uzrunā mūs šodien caur savu vārdu, aizskaļ mūsu sirdis, sagatavo tās, un tie, kas ir pie ekrāniem, aizskaļ arī šos cilvēkus, stiprinot, dodot to pareizo laiku, kad caur šodienas svētdienu vai kādām citām svētdienām vai kādā citā veidā, kā tu esi sagatavojis, uzrunātu mūs, lai mēs atkal no jauna iegūtu drosmi, gudrību, spēku, iet un pildīt to, uz ko esam aicināti. Gan pasludināt labo vēstu, gan dzīvot tādā mierā un saticībā, gan būt par miera nesējiem, cik tas ir iespējams. Un visādā citā veidā kalpot Tev, Tēvs, un nepakļauties kādām lietām, izaicinājumiem, kas varētu aizvest prom no Tevis, Dievs. Un šodien uzrunā mūs ikvienu stiprinot un dodot savu gudrību. Aizskar, Tēvs, arī šodien valsts prezidentu un ministra prezidentu valdību, ministrus, Dievs, dodot viņiem savu gudrību. Un aizskar draudzes, ka tās šodien vēl vairāk kļūst ticīgas, aizskar mūsu draudzes, lai mēs, Kungs, šī laikā īpaši saprotam, kāpēc kādas lietas Tu atklāji dod
un kā mēs varētu vēl vairāk viens otram kalpot. Ar lūkšanu, mazām grupām vai kā savādāk, Dievs dod savu gudrību un palīdz mums, kā mēs palikt ar tādu pazemību, kalpu sirdi viens pret otru. Tev gods. Āmen. Dziedāsim kopā. Paldies, Dievs, Tēvs, ka mēs šajā rītā varam nākt Tavā priekšā.
kalpošanai. Mēs Tev varam slavēt, mēs Tev varam pielūgt. Un Tēvs, mēs tiešām noliekam visi pie Tavām kājām, kas šajā aizvadītajā laikā ir bijis nepareizs. Tu redz, kur mēs esam pagūši, kur mēs esam pakrituši, kur mēs esam kādu apbēdinājuši ar kādu sliktu vārdu. Tu redz, Tēvs, mūsu jomas, kas bijušas nepareizes. Tu redz mūsu katru vienu acu skatu, kas ir bijis nepareizs. Tu redz mūsu katru sirdi, kas tajā notiek. Tu esi tas, kas visu zina. Un paldies par Tavu lielo mīlestību pret mums, ka mēs varam nākt pie Tevs un ka mēs varam būt piedošana. Un ka Tu esi mūsu mīlošais Tēvs, kas mums piedod visu šo nepareizo, visu šo, kas bijis Tev sākumā. Paldies Tev, Tēvs, par to. Paldies. Tas mans mīļākais Dievs, manas sirdis sadzirdi. Spēks Tavs bezgalīgs un liels, man caur Jēzu piedodi. Piedod domas vārdus darbus, kuros apgrēkojos es. Ticību un mīlestību man ar svēto garu nes. Lai ar Tavu garu, Jēzu, ceļš man dzīvē kopā ir. Lai es Viņa vārdu nesu, nāvei cauri debesīs. Tas mans vienīgais Dievs, manas sirdis sadzirdi. Spēks Tavs bezgalīgs un liels, man caur Jēzu piedodi. Piedod tos savus darbus, kuros apgrēkojos es. Ticību un mīlestību man ar svēto garu nes. Lai ar Tavu garu, Jēzu, ceļš man dzīvē kopā ir. Lai es Viņa vārdu nesu, nāvei cauri debesīs. Lai ar Tavu garu, Jēzu, ceļš man dzīvē kopā ir. Lai es Viņa vārdu nesu, nāvei cauri debesīs. Katrs no mums ir reiz savā dzīvē, jūs drīkstat apsēsties. Gājuši cauri kādām konflikta situācijām un varētu jūs arī iedrošināt, ja neesat vēl gājuši kādām konflikta situācijām, tad noteikti iesiet cauri kādām konflikta situācijām, kur jums būs jāsaņem tāda pareiza gudrība, kā rīkoties, ko darīt. Un
Kā jau sākumā ievadā mēs skatījāmies, kad nāves draudi visu laiku bija no kādiem cilvēkiem, patiesībā no cilvēkiem, kas tajā laikā bija tuvu baznīcai, reliģiski cilvēki, baznīcas cilvēki, un tie pat vēlējās Jēzu nogalināt, jo visādā veidā viņi nesaprata ne to, ko viņš dara, kā viņš dara, un pieturējās stipri tikai savām tradīcijām un nespēja redzēt kaut ko vairāk no tālāk. Neatkarīgi no kā šī konflikta situācija rodās, vai no tā, ka mēs reizēm baznīcā lauzam kādu tradīciju, vai arī ģimenē kāds īpašais pēkšņi uzrodās, vai darbā priekšnieks izlecējs, vai tu esi izlecējis priekšnieku acīs, skolā kāds atkal bariņš, kas tevi nesaprot un dēļ varbūt tava rakstura vai kā savādāk, tev vienmēr jāiet cauri kādām situācijām, kur tu izraisi konfliktu vai attiecīgi tevi pret tevi kādā veidā vēršās. Dievs mūs visā tajā situācijā, ja mēs dzīvojam šajā konfliktā, jo Sātanam bieži vien nepatīk, ka mēs kļūstam kristieši, esam kristieši, nesam labo vēsti, dzīvojam tādās attiecībā un mierā. Mūsu miesai bieži vien nepatīk kaut kas, un tad tie cilvēki apkārtējā, ja, kas kaut kādā veidā varbūt saprot lietas savādāk un mēģina mūs tur izaicināt. Un tādā veidā arī Dievs pieļauj un pārbauda mūsu raksturu. Bet ja Dievs mūs aicina uz mieru, nest mieru, rādīt mieru, vai tas nozīmē ļaut kāpt uz galvas, nemitīgi pāraut savus robežus, vai tas nozīmē, ja esi sāpināts, tad par to tu nedrīksti vairs runāt? Nē, tas to nenozīmē. Man bija tante ar tādu negantu raksturu, šobrīd viņa ir mūžībā, kur es kopu 7 gadus, un sākums nemaz nebija viegls, jo viņa nemitīgi man uzbrauca, rādīja savu neapmierinātību, un tā tālāk to spiedienu patiesībā bija arī maniem apkārtējiem radiem bija grūti izturēt, un tad viņi tā retāk parādījās. Bet tā kā man bija bieži tur jāparādās vismaz 2 reizes dienā, tad neko nevar darīt. Līdz vienai reizei, kad es uzklausīju viņas dzīves stāstu, kā viņa zaudēja bērnu, kā viņa pati gandrīz tajā reizē aizgāja mūžībā, par to, ka vairāk nevarēja būt bērnu, par nodevībām no tuvu cilvēku puses. Un tad es arī sapratu pēc tās sarunas vienas un otras par viņas pagātni, no kurienes tās dusmas, no kurienes tā neapmierinātība. Un tomēr es viņai teicu, ka es nevarēšu to visu atgriezt, ko viņa ir pazaudējusi, un īstenībā es pie tā neesmu vainīgs, un nolēmām, ka abi strādāsim pie mūsu attiecībām, lai viņa vēl mani nepazaudētu. Un daudz labāk viss turpinājās, un vēl vairāk caur tām pareizām attiecībām. Pirms viņa aizgāja mūžībā 3 mēneši, viņa piedzīvoja Kristu un savai draudzenei sacīja, es eju pie savu debesu tēvu mūžībā, satikties ar savu tēvu. Konflikti var būt tā rezultātā, ka pagātnē esi piedzīvojis vilšanos, sāpīgus mirkļus no saviem tuviem cilvēkiem, kuri tevi ir atstājuši, zaudējumus, kas tevi tik ļoti sāpinājuši, ka nespēja vairāk tiem tik pāri. Un daudz rakstos ir pieskaņojies patiesībā tad tam problēmām. Vakardien, esot jauno Zemesargu zvērstā,
uz Nāves salas, sastapu kādu virsnieku, kuram ļoti bija bail no čūska. Ka virsnieks jau iepriekšējā naktī nevarēja gulēt, domājot par sastapšanos ar šiem radījumiem. Iztēlojās un čūskas vien visur skraidīja. Citiem vārdiem šo cilvēku tās čūskas iedomātās pavelzēja, deva nervozitāti, uztraukumu, pat daudz netrūka līdz panikas lēkmei, svīšana un citas lietas. Un kā mums rīkoties, kad sastopamies ar cilvēkiem, kas ir nikni, neapmierināti, kaitinoši? Viena no lietām no tā mana personīgā piemēra mācies ieklausīties, mācies uzklausīt, mācies izprast to cilvēku, pirms tu pats uzvelcies, dusmojies, viegli to teikt, sevišķi man ātrajam, fiksējam, bet varbūt, ka jums būs vieglāk. Bet Filipiešiem 2:1-2 un vēl uz priekšu, ja nu kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku. Apostols Pāvils Filipiešiem saka, piepildiet manu prieku, turēdams vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienot ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā, citu uzskatīdām augstāk par sevi. Tādai būtu jābūt attieksmei, dvēselēs vienot, lolodam vienu mīlestību ar vienu mērķi, nestrīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā, citu uzskatīdam augstāk par sevi. Ja tāda būs mana attieksme, arī tajās situācijās un mirkļos, kad es iešu cauri kādām konflikta situācijām, es pavisam savādāk reaģēšu, es pavisam savādāk skatīšos. Tātad es palikšu lūkšanā par to cilvēku, palikšu lūkšanā par sevi, lai es nepazaudētu mieru, prasīšu, ko Dievs grib darīt. Varbūt, ka es gribēju daudzreiz pateikt sev, un es arī reizēm tantei teicu, viss tantei. Meklē citu, kas tev palīdzēs un būs kopā ar tevi un tā. Es vairs nevaru. Un tā tante vakarā zvana. Elgār vai čur? Piet. Nē, čur. Es saku, tonis palika tāds pats, bet būšu, jā. Un tā mēs tur cīnījāmies. Bet nestrīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā, citu uzskatīdam augstāk par sevi. Un tad, kad jau kādās konflikta situācijās tu no otra cilvēka dzirdi, kurš liekas nekad dzīvē nevar mainīties, bet tu par viņu lūdzu, tu par to situāciju lūdzu. Dievs darīs savu darbu. Ir lietas, kuras tu nevari otrā cilvēkā izmainīt. Viņa personība neizmainīs. Rakstu vēl, bet tu, ko tu vari izmainīt? Sevi. Svētā gara spēkā. Arī ne savā spēkā. Tas arī būs neiespējamā misija. Tātad tāds ir uzstādījums no Dieva, lai mēs būtu vienoti ar vienu mērķi un nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā spētu kalpot citiem. Lai mūsu Dieva bērnus varētu pazīt pēc tā, ka mēs viens otru mīlam. Bet kas notiek realitātē, izejot no tā, ko es sacīju ievadā, ka cilvēki ir piedzīvojuši dažādas garīgas, fiziskas traumas, tās pārnes bieži vien uz attiecībām. Bieži nevēlas redzēt sevi Dievu gaismā šie cilvēki, bet ievainoti paši visu laiku ievaino citus. Bet tu, kas šodien to dzirdi, kam ir dzirdīgas ausis, un es ceru, ka tādi šeit atrodas un arī pie ekrāniem, ka jums būs pareizs sirds attieksme.
Tu vari šodien kļūt par šo mierinātāju. Rēķināties ar to, ka tev uzbruks. Tava miesa, sāpens, cilvēki, kas būs neapmierināti ar kaut kādām lietām vai kaut kādā veidā nespēs pieņemt to, ka tu esi kristietis. Un tev būs kaut kādā veidā jāsaņem šis spēks, iedrošinājums no Dieva un vēl šo iedrošinājumu jādod tālāk. Ko mums darīt? Bieži vien bailes pārņem cilvēku, bet bailes nepalīdzēs. Es nedošos uz turieni, jo tur būs tie cilvēki vai tie rāpuļi. Es nevaru strādāt to darbu, jo priekšnieks ir neciešams. Jā, bieži vien mēs tā teiksim, tā tas ir. Bet ir lietas, kuras tu nevari izmainīt, tāpēc tās necenties izmainīt. Tikai sevi maini pret tiem apstākļiem. Dievu gaismu, lūkšanā, Dievu klātbūtnē, prasa varbūt padomu no kādiem garīgiem līderiem, vadītājiem, kolēģiem, kas tev var gan par tevi aizlūgt, gan ar kuriem tu var būt kopā, izstāstīt savu stāstu. Bieži vien konflikta situācijās, kad bailes uznāk, tad ko mēs darām? Vai vieni ieraujās sevi, kā bruņu rupuči, un tad ilgi nelien ārā no tās savas čaulas, vai otrādā kļūst par lauvām. Un tāds, bišķiņ vēl piemērs no mūsu Minkas, kurš te jums ar baznīcās, lai dzīvoja, tāds Minka, ka bailīgs, ja jūs viņu ieraudzītu, un sveši cilvēki atnāk, viņš uzreiz tā kā mašīnām, kurām jābrauc ātrāk, viņas pazemina mazliet, uzliek tādu, gandrīz pakaļ brauc pa zemi. Tā mūsu Minka uzreiz poza tāda nostājās, bet jūs varētu redzēt, kā viņš dzenā mūsu kaķus tur pagalmā šobrīd. Un iespējams baiļu rezultātā, nedrošības rezultātā viņš tur drosmes saēdīs. Arī reizēm tajās bailēs, kad cilvēki vai nu ieraujās sevi, vai kļūst par lauvām. Tāds kā mūsu Minka lauva vietējais mazais. Bet pēc tam problēmas ar veselību. Tādas lēkmes, ka mēri ārā un tūlītās galu sados. Un tad nav jābrīnās, kad mēs redzam cilvēkus, kuri nemitīgi vai izraisa konfliktus, vai ieraujās sevi, ka dažādas slimības pēkšņi viņus tur klauvē pie durvīm, veģetīvā distonija un vēl kaut kādas lietas. Ne tikai tā iemesla dēļ, bet bieži vien tāpēc, ka mēs pareizi nepieejam konflikta situācijām, pareizi nepieejam tām situācijām, kuras nāk mums pretī, un visu laiku vai nu iekšēji sevi dedzinām, vai arī bļaustoties, arī ievainojam citus un savā veidā sev arī kājā iešaujam. Svētīgi mierinesēji, jo tie tiks saukti par Dievu bērniem, Mateja 5:9. Nevis tie, kas mīl mieru, Jēzus saka, kas ne par ko neuztraucas, bet tie, kas mieru nes. Tie, kas strādā pie tā, lai sasniegtu mieru. Nevis uzliek nosacījumus, kas mēģina atrisināt konfliktu, nevis izmainīt un pazemot otru, risinot konfliktu. Bet tādu cilvēku ir maz. Arī kristiešu vidū. Jo tas ir grūti. Bet kas ir teicis, ka būs viegli? Bet ar Dievu neviena lieta nav neiespējama. Nest mieru nozīmē būt par samierinātāju. Cik vien ir iespējams. Par tiltu. Dažiem tas izdodas labāk, dažiem sliktāk. Tas arī no tā, kāda svētā gara dāvanas tev, kristieši šodien ir dots no Dieva un izejot arī no tāda personības tipa iespējams. Un tomēr mēs visi esam aicināti būt par samierinātājiem. Savā veidā
Tas mums ir bijams. Viņš daudziem ir bijis par tiltu, ko es esmu redzējis, dzirdējis, un bieži konfliktā iesaistītie, ko viņi dara. Viņi bēg no konflikta atrisināšanas. Izliekās, ka tāda nav. Kā Jēzus rīkojās, dažkārt, jā, viņš bēga, lai tas konflikts nenotiktu, jo viņš zināja, bet daudzas reizes viņš konfliktu apzināti izraisīja, lai parādītu gan mācekļiem, gan farizējiem patieso, gan liekulīgo ticību, gan viņu attieksmi pret Dievu. Vēl viena lieta, ko tad miera nesēji var darīt, mēģināt atrisināt, nevis nomierināt. Kas nozīmē, ka nav jāpadodas. Nav jāmācās visu laiku pieņemt lietas un jaukt sev kāpt uz galvu. Jāslēpjas kā strausam ieliekot tikai galvu smiltīs, ja? Viss pārējie pakaļ paliek augšā. Ja? Bet izrāda iniciatīvu un nav svarīgi, vai esi izraisītājs vai pārdarītājs. Negaida, ko darīs otrs cilvēks. Nesen man bija situācija, ka lūdza padomu no cita kapelāna par kādu sarežģītu situāciju, kur viņš man pārsteidza ar vārdiem: beidz cīnīties, Elmā, tu to cīņu neuzvarēsi. Un sākotnēji šie vārdi man izraisīja tādu mazliet dusmu lēkni, tā varētu sacīt. Normāli pie mana rakstura vecā, bez Kristus un bez svētā gara. Un paliekot pie tā lepnuma, liekas, ko viņš tur runā, nesaprot lietas, jā. Un tālāk šis kapelāns man sacīja: atvainojies, uzraksti, un tas ir vienīgais ceļš uz izlīgumu. Un to es izdarīju, nepaliku jau pie savu vecās dabas. Un šobrīd man ar to cilvēku ir fantastiskas attiecības armijā. Nevienmēr tāds rezultāts būs ar tām nobeigumu vārdiem, bet mēģiniet darīt visu, lai jūs varētu atrisināt lietas. Un vispirms paskatieties uz sevi, ko es varu darīt. Es varu atvainoties, un neatkarīgi, kas ir izraisītājs, es varu lūgt piedošanu. Un sāc pirmais. Tas attiecās uz attiecībām ģimenē, tas attiecās uz attiecībām ikdienā, draudzē, darbā, skolā. Izjukušo attiecību atjaunošana ir tik svarīga, ka Jēzus ļoti lielu nozīmi tam piešķir. Saku, ka tu upurēji savu dāvanu uz altāru, un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāru priekšā savu dāvanu, noej un izlīgst pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurēji savu dāvanu. Mateja 5, 23, 24. Pirmā reakcija man pēc šiem vārdiem, pēc šī izlasītā teksta ir: ko tu neteiksi? Savā spēkā tā arī paliks ar tādu attieksmi. Sāc lūgt par sevi, par cilvēkiem, kas tev kaitina, un tu redzēsi izmaiņas vispirms savā raksturā. Tad redzēsi, ka apkārtēji mainīsies, un ja pat to neredzēsi, tu neesi viņu tiesnesis. Tu nespēj neko izmainīt. Tikai sevi. Un tad vēl par to jāpadomā, vai bez svētā gara, ko vari tā līdz galam izmainīt, kā jau iepriekš sacīju. Vēl viena lieta pie konflikta situācijām: mācies būt iejūtīgs ar svētā gara palīdzību. Un tā ir mums tik liela priekšrocība. Mums ir dots svētais gars šodien, un mēs varam prasīt, lai svētais gars mums atklāja, dot gudrību, kā atkal rīkoties ar to cilvēku vai tajā situācijā un tā. Un bieži vien jau mēs nonāksim pie tā, ka
mēs jau ar savu raksturu, ar savu uzvedību jau izraisam kaut kādas lietas reizēm vairāk vai mazāk. Tāpēc apostols Pāvils saka 2.4, Filipiešiem 2.4, neraudzīsimies tikai uz savām vajadzībām, bet arī uz citu. Tātad ieraudzīt tajā otrā, kas ir tā pa problēmu. Pagātnē, bērnība. Mazliet tātad tev vajadzīgs pavadīt laiku, vienkārši tāpat parunāt par lietām. Tev ir jāiedzīvinās tā cilvēkā. Salamona pamācībās 19.11 cilvēks, kas šo to pacieš, ir gudrs. Un viņam nāk par godu kādu pārkāpumu, viņš var arī nepamanīt. Es ar vienu vairāk dzirdu par to, ka cilvēkiem neinteresē tavi tituli, zināšanas, ja tu patiesībā neesi ieinteresēts par viņu dzīvi. Tas nav gluži tas pats, kas reklamēt matračus un tevi uzaicināt uz pusdienām, kur tu esi ķīlnieks, jo nevis tam cilvēkam interesē tev uzsaukt pusdienas, lai ar tevi vienkārši iepazītos. Bet tāpēc, ka viņš tev vēlas pārdot to matraci, spilveni un dormeo vislabākais. Bieži, mīļie kristieši, tieši tā mēs rīkojamies, mēģinot pārdot Kristus vēsti. Viņi šie cilvēki, mūsu draugi, kas nepazīst Kristu, jūtās izmantot. Un neko mēs neatšķiramies ar to dormeo pārdevēju, kur uzaicinājusi mūs uz restorānu. Un tikai viena doma galvā. Kā labāk pārdot 2-3 spilveņus, un zinu, ka daudz kristieši ar tādā veidā ir nopirkuši. Varbūt aiz žēluma vai par to, ka labas pusdienas bija. Un reizē mēs arī esam kādu ieveduši tādā strupceļā, un viņš saka, labi, dēļ tevis Kristu pieņemšu. Bet tā dzīve jau nav izmainīta. Un nepareizs piegājiens lietām. Iejūtīgs esi pret cilvēkiem, situācijām, un to tikai to var izdarīt ar svētā gara palīdzību, ne savā spēkā. Viens mans kapelāns piedzīvoja, ka kaimiņam nodega māja. Veca māja, bet mīļa. Un nodega. Nebija apdrošināta. Pats kaimiņš vēl ar celtnieks, bet visu pazaudēja. Arī savus celtniecības instrumentus viss nodeva. Tad kapelāns aizejot pie citiem kaimiņiem savāca līdzekļus, un kaimiņš ar savu znotu tad no kapelāna savāktiem līdzekļiem, kopā ar tiem kaimiņiem, ko tur iedeva, gada laikā uzcēla, ja iepriekš viņam veca māja 90 kvadrātmetri, tad tagad 120 vai viņš vairāk, uzcēla jaunu māju. Un kad es kapelānām prasu pie situācijas šodien redzot, ka viņam tur daudz lietas arī pie viņa mājas, tur vajag kaut ko sakārtot un palīdzēt un kādu tiešām labu strādnieku. Es saku, kāpēc tu to celtnieku, kuram tu tik daudz palīdzēji, neaicini, lai viņš tev nāk palīgā? Kāpēc tu neprasi kaut ko tam kaimiņam pie tās mājas palīdzēt? Tad viņš atbildēja, ka nevēlas to, lai nepadomā, ka tagad vajag justies kaut kā parādā par to, ko kapelāns izdarīja. Ja mēs esam iejūtīgi ar svētā gara palīdzību, ja mēs ziedojam, tad mēs ziedojam. Ja mēs kaut ko dodam, tad mēs kaut ko dodam no sirds. Mēs neprasam, mēs neliekam justies otram vainīgam, bet mēs vienkārši tādā veidā kalpojam. Tās pašas bedrītes uz Annas ielas vai grāvi vai vēl kaut ko. Es kaimiņiem saku, nejūtaties vainīgi, bet, ja gribat dzirdēt par Kristu, tad lūdzu, Annas 2. Ar tādu joku un mazliet savādāku tekstu. Bet šobrīd, lai mani darbi runā un mana attieksme pret viņiem tādu mīlestības kalpoju. Un vienmēr atgādina, nejūtaties vainīgi, bet viņi
ne tikai nejūtās vainīgi, viņi tu piemēru ņem tālāk, kaut ko tālāk tur dara. Un grāvi, iztīri un paplašina un kopā sadraudzību. Tā mums vajadzētu būt iejūtīgiem pret cilvēkiem, situācijām, un Dievs darīs izmaiņas mūsu dzīvēs un citu cilvēku dzīvēs. Un atrast to pareizo stāvokli. Kā tad nest citu nastas pie konflikta situācijām? Tātad vēlreiz mācies saskatīt problēmu patieso iemeslu. Neskaties uz aizbēgu augšējo daļu, uz to problēmu. Neienīsti cilvēku, ienīsti to grēku. Paskaties, mēs bieži vien sajaucam lietas. Mēs pie konflikta situācijām uzreiz ienīstam arī to cilvēku. Ar viņu runāt negribam. Sveicināties, tagad jau nevajag tā sveicināties. Arī paklonīties pat negribam. Bet Salamāna pamācības. Salamāns, gudrais vīrs, saka, miermīlīga atbilde apklusina dusmas. Bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu. Tur manai sievai jāsaka paldies. Ir reizes, es tā esmu pieredzis savā veidā akal vecais raksturs, jo tēvs vienmēr izraisīja konfliktus un tajā viņš kā vampīrs dzīvoja un tā. Un tad, kad es apprecējos, tad es kādu konfliktiņu apzināti, neapzināti izraisīju un jau uzvilkos un tūlītās domāju, tam man dos pretī un tad būs artilērijas un magā jāizvelk ārā un vēl kaut kas bija jau sagatavojies. Tur tādu miera miku man pretī. Nav ar ko dusmoties vienkārši. Un tad es dusmojos uz sevi, kad nav ar ko dusmoties. Ja? Un tad dusmojos uz paliku, ka jādusmojās tikai uz sevi. Vienkārši jāatgriežās, man sieva teica, nevis jāturpina dusmoties. Bet atrodiet pareizo veidu, ja? Kā nest citu nastas. Un viena no lietām ir miermīlīga atbilde apklusina dusmas. Mums ar konflikts ar dēlu roli viss izbeidzās, tad viņš beidz konfliktēt, es atbeidzu konfliktēt. Viens otru nesūtījām vairāk uz vienu vietu. Bet daudz savādāk, vai ne, Roli, lietas kārtojumu. Tātad, kā tu pasaki, tas ir ļoti svarīgi. Tu var pateikt dusmīgi, tu var pateikt mīļi un tu. Jā, un tu tālāk vēl kāds labi vārds vai. Bet mums ir jāiemācās, lai mēs tonis nebūtu uzbraucoši un mēs varētu visādos veidos meklēt Dievu padomu tajās konflikta situācijās. Ja tu esi kristietis 20 gadus un tu nezini, ka ir jāmaksā 10. tiesa, ja tu tādā veidā brauksi uz cilvēkiem un teiksi ar vēl nepareizu toni, tad patiesībā tas ir nožēlojami. Tev ir jāatrod pareizais veids, kā runāt par kristīgām vērtībām, par Kristu, par 10. tiesu, par vērtībām, par Bībeli. Un ne ar uzbraucošu toni, ne ar kaut kādu tādu, ka tu pāri lietām skaties, bet ar tādu mīlestību un pazemību. Saprātīgi cilvēku daudzina kā zinīgu vīru, un mīlīgas runas un vārdi ir visai pamācoši. Un Pāvila vārdiem vēl sakot, cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem, romiešiem 12:18. Mīļā Golgātas draudze, kļūsim par mieru nesējiem, kas nozīmē, ka būsim lūdzēji par cilvēkiem, nevis konfliktu izraisītāji. Un ja mēs sastopamies ar cilvēkiem, kas visu laiku tos konfliktus izraisa, tad mācīsimies arī ar viņiem pastaigāt to 1 kilometriņu, uzzināt viņu dzīves un ieklausīties arī viņu kurnēšanā un neapmierinātībā, bet nemācīsimies līdzi skriet konfliktam vai tam cilvēkam un kļūt dusmīgi vai ierauties sevi un vēl vairāk aprunāt
pēc tam un teikt, kā tā viņš tur rīkojas, kā tā viņš to varēja, ja? Šitāds cilvēks, neaprunāsim. Būsim lūdzēji, aizlūdzēji, palīdzēsim būt tie tilta būvētāji, samierinātāji. Un tad Dievs arī bagātīgi arī mūsu draudzi varēs svētīt un katru individuāli, lai Dievs svētī. Tēvs, mēs esam pateicīgi par šo mirkli, laiku un brīdi, un lūdzos uzrunā, aizskar un vada savā žēlstībā, lai Tu mūs varētu stiprināt, svētīt un vadīt, ka mēs būtu šie mieru nesēji arī šajā sarežģītajā pasaulē, šajā sarežģītajā attiecību pasaulē, un kad nonākam konfliktos, tad palīdz mums saprast, kā rīkoties, ko darīt, un Tev gods. Amen. Dziedāsim kopā. Brīnišķīgs, žēlsirdīgs glābējs, pestītājs nākais un kungs, nacionā nevis sevi, glābti, lai būtu mēs, jā, lai glābti būtu mēs. Tev vienam dziedam mēs slavu, Tev vien pielūdzam mēs, dziedē Tu žēlastībā, sirdis, kas Tevi saukst, jā, mūsu sirdis Tevi saukst. Iepriec un mieres svētās, apskaidros tās svētais gars, cerību sirdīs mums ieliec, tumsā, kad maldamies, jā, kad tumsā mēs maldamies. Tev vienam dziedam mēs slavu, Tevi vien pielūdzam mēs, dziedē Tu žēlastībā, sirdis, kas Tevi saukst, jā, mūsu sirdis Tevi saukst. Tavs esi varens un mūžīgs, uzticīgs mīlestībā. Pieņemam mēs tā kā krītam, pie Tava troņa mēs, krītam pie Tava troņa mēs. Tev vienam dziedam mēs slavu, Tevi vien pielūdzam mēs, dziedē Tu žēlastībā, sirdis, kas Tevi saukst, jā, mūsu sirdis Tevi saukst. Tev vienam dziedam mēs slavu, Tevi vien pielūdzam mēs, dziedē Tu žēlastībā, sirdis, kas Tevi saukst, jā, mūsu sirdis Tevi saukst. Nu, ko, mīļie, ir pienācis laiks, ka mēs
Aizlūksim par vienu brīnišķīgu būtni, mazo Elziņu. Marta nāks ar Eduardu, un mēs varam, tāpat kā Kristus mācekļiem sacīja, ka mācekļi tos bērnus nelaida pie Kristus, teica, laidiet bērnus pie manis. Viņiem pieder debesu valstība, un mazai Elziņai pieder debesu valstība. Tā ir vislielākā un superīgākā dāvana, ko Dievs ir dāvājis jums, un tas ir tik labi, ka mēs draudzi varam piecelties, Dievam pateikties. Mēs esam pateicīgi par mazo Elziņu un lūdzamies, ka tu mums svētītu. Jēzus Kristus vārdā, ka tu stiprinātu šo ģimenīti un ka tu Elziņai dod savu žēlstību, jā, un arī brāli Dievs svētību īpašā veidā jau no jauna, ka varētu viņš turpināt mīlēt māsību. Un paldies Tev par šo ģimeni. Paldies, ka Tu mums draudzēji dod jaunu iespēju atkal lūgt un iestāties par Elziņu un svētību. Tev gods, slavu un pateicību par visu. Āmen. Tad Dievs svētību. Dāvanas sekos vēlāk. Sagatavosim, neesam sagatavojušies, bet jūs vēl drīkstat apsēsties un vēl pie ziņojumiem tātad līdz septembrim dievkalpojumi būs līdz septembrim šādā veidā, 11. un septembrī tur skatīsimies iespējams, kad taisīsim 2 dievkalpojumus, 9. un 11. dažādām tradīcijām un veidiem, un mēģināsim, skatīsimies, kā draudze tāpat nesadalīt un tā. Bet tā ir tikai pagaidām man ideja, to vēl jāapsver padomē, tad varbūt arī jums vēl jārunā un tā. Un nākošo mēnesi pirmajā svētdienā sludinās Zigmārs, un kopā ar jums vadīs svēto vakarēdienu. Man ir plāns, bet kā Dievs vadīs. Šobrīd izskatās, ka 99% viņš var neizdoties būt Austrumu Ukrainā no 4. līdz 12. jūlijam. Un 2. jūlijas svētdienā Viljams sludinās. Bet neatkarīgi, vai es aizbraukšu vai es neatbraukšu, šie vīri paliks, viņi sludinās, un es droši vien aizbraukšu, ja netikšu Austrumu Ukrainā, tad pa Latvijas draudzēm pasludināt, un dažās draudzēs sen esmu solījis, ka būšu, bet pāris gadi ir pagājuši, tā kā teikšu, ka varētu aizbraukt. Un nākotnē jau Viktor šorīt uzrunāja, arī viņam došu iespēju sludināt kādu svētdienu, tad fani, lūdzu, esat ausīgi un nāciet, bet svarīgākais jau, ka mēs tam kungam kalpojam un tās dāvanas, kādas Dievs mums ir devis, tās mācamies izpildīt. Tad šobrīd mums ir lūkšanas pirmdienās 18:00 un dievkalpojumi 11:00. Lai Dievs bagātīgi svētī un labprātīgo ziedojumus mēs dodam, ejot ārā. Ir liela, skaista kolektas kaste. Vēlams, ka jūs savus rublīšus nesalocat, bet tā taisnība lieka iekšā. Tur tā, laikam, speciāli ir izdomāts maziņš tāds šaurs caurums. Un, ja kāds negrib teikt kastē, jūs drīkstat arī ziedot caur internetu, banku un noziedot tādā veidā. Paldies jums visiem par jūsu atbalstu un gādību un esam Dievam pateicīgi par to, ko Dievs arī šajā laikā rāda, atklāja, dod. Un tad vēl dziedāsim vēl vienu dziesmu un tad arī noslēgsim dziedājumu. Aicinu jūs uzteikties, celsimies kājās un dziedāsim šo dziesmu. Kad sirds pārplūstu, klusēt tevi nedzirdu, turēšos pie
ir patiesā, pat ja neredzu. Kad nāk vētra dzīves skrien, ceļš, kad stāvs un iekšķi tur, rokas ticot atcelšu, tev, kungs, ticēšu. Esi manā sirdī ierakstīts, tavā dāvā esmu atvestīts. Mīlestība klājušā, mīlestība brīnība, esmu tavs, Dievu mūžu tavs. Kalnā par tūkstnesi, dziedot sirdi pārvieti, esmu tavs, Dievu mūžu tavs. Kad es priecīgs visas sirds, kad man viss par labu nāk, tava roka žēlīgā mani vada. Tevi atrast ilgošos, pazemībā patvēršos, rokas ticot pacelšu, tev, kungs, ticēšu. Esi manā sirdī ierakstīts, tavā dāvā esmu atvestīts. Mīlestība klājušā, mīlestība brīnība, esmu tavs, Dievu mūžu tavs. Kalnā vai tūkstnesi, dziedot sirdi pārvieti, esmu tavs, Dievu mūžu tavs. Mīlestība klājušā, mīlestība brīnība, esmu tavs, Dievu mūžu tavs. Kalnā vai tūkstnesi, dziedot sirdi pārvieti, esmu tavs, Dievu mūžu tavs. Esmu tavs, Dievu mūžu tavs. Esmu tavs, Dievu mūžu tavs. Esmu tavs, Dievu mūžu Dievamies, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasargā mūsu sirds un mūsu domas Jēzu Kristu. Dievs ar jums līdz atkal tiksimies.